Tagad pacients ir uzsēdināts uz veloergometra, viņam ir jānoskaņojās, būs jābrauc. Vēncpils poliklinikā izmeklējumi tiek veikti izmantojot jaunu, modernu iekārtu, ko sauc par veloergometru. Sensori ir piestiprināti pie pacienta ķermeņa, tāpat kā veicot kardiogrammu. Sēdvietas augstums ir regulējums, un pacienta uzdevums ir mīt pedāļus. Pirmkārt, tiek mērīts asinsspiediens. Ja cilvēks ierodās ar ļoti augstu asinsspiedienu, tad nevarēs braukt. Tas ir priekš pacientiem, kuriem ir jāiedzer zāles, kāds viņi parasti lieto, jo ir tādas kļūdas bijušas, ka cilvēks atnāk un viņš domā, man taču būs pārbaude, es neiedzeršu zāles, tad lai redz, kā nu ir bez zālēm. Tā nedrīkst darīt. Nākot uz pārbaudi, vajag uzvilkt ērtu sapaus un apģērbu, un nav nepieciešama cita īpaša sagatavošanās. Pirms izmeklējuma var pat ēst un vēl labāk būt pēdušam. Tad veloergometrija ir tāda metode, ar kuru mēs nosakām netieši, vai cilvēkam nevarētu būt sašaurinājums sirds asinsvados, kas rodās no holesterīna nosēdumiem. Un tālāk mēs jau sūtam uz tādu vizuālu sirds asinsvada apskati, tas ir kompjuters sirds asinsvadiem vai koronarogrāfija. Vēl mēs veloergometrijā nosakām slodzes panesamību, toleranci, kas, piemēram, ir dažām profesijām svarīgi, jūrnieki un ugunsdzēsēji, un ir tādi, kas ir fiziska darba strādnieki, kuriem ir vajadzīgs zināt tātad, kā viņi panes slodzi. Šeit mēs nosakām arī, vai ir asinsspiediena zāles pietiekamās devās. Mēs varam mazliet pakoriģēt, tātad vairāk vai mazāk. Dažreiz atnāk šeit un sākot braukt nokrīt spiediens, un tas nozīmē, ka zāļu deva ir par stipru. Mēs varam mazliet mainīt arī zāles, ko lieto. Un šeit mēs arī redzam ritmu traucējumus. Tātad, ja mēs ieraugam ritmu traucējumus, kas ir saistīti ar slodzes pieaugumu, tad tas arī var norādīt ne tieši uz to, ka sirdī kaut kur ir sašaurinājums sirds asinsvados. Pārbaudes ilgums var būt atšķirīgs. Tas viss ir atkarīgs no pacienta veselības stāvokļa un viņa fiziskās sagatavotības. Galu galā diagnostikas laikā slodze pamazām palielinās un pedāļu mīšana kļūst arvien grūtāka, bet jebkurā gadījumā minūtes tiek skaitītas. Ja pacienta asinsspiediens paaugstinās virs 220, testēšana nekavējoties tiek pārtraukta. Pēc 3 minūtēm slodze pieaug. Un tā kā tie, kas šeit pirmajās 3 minūtēs saka, vai cik viegli, tā jau var braukt visu dienu, diemžēl viņi pēc tam sarūktinās, jo izrādās, ka nevar visu dienu, viņi pabrauc 3 minūtes, pēc tam jau grūtāk ir, pēc tam ir vēl grūtāk, tātad slodzes pakāpes pieaug. Visa informācija tiek nosūtīta uz datoru un izmeklējuma rezultāts var izdrukāt. Kardiogramma parāda, kuri asinsvadi kā vada asinis, kā tie pārdā un vai ir kādas novirzes. Un pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, ārsts izlemj, vai pacients ir jānosūta tālākai pārbaudei. Ja cilvēkam jau ir jūtams problēmas asinsvados, tad viņam šāda pārbaude jāveic reizi pusgadā.